Joņs Ploņs kolpoja Dricanūs no 1924. līdz 1931. gadam. Bija pošos spēka godūs, i savā darbībā bija visdaudzpusēgākīs, vissabiedriskākīs no visiem Dricanu bijušajiem baznīcas kungiem. I nav porspēts līdz pat mūsdīnam. Gars, spiecīgs, dzīvoja kā operā, enerģisks, ar lielu organizatorisku talantu, arī protīgs un disciplinēts. Remontēja Pilcinis baznīcu, Dricanūs paplašinoja balkonu koram, iztaisīja mozos sonu ieejas durovus, dabeidza baznīcas dorza, mūra sīnas taisīšanu, īreikoja ceļus no špunu i kopu pusis, tāpat rekonstruēja i atremontēja plebaneju. Ko tautas nomam ar Joņa Ploņa svieteibu gleznoja dekoracijas lugom, tad Leldaņu vajadzībām arī mākslinieks Beregajevs uzgleznoja Jēzu Kristu kopā, Tymseibas, tas ir cituma mūrus, Jeruzalemes panoramu ar Golgatu, eņģeli i divus romīšu karaveirus sorgus. Līdz pa 1999. gada Leldaņam šos dekoracijas kolpoja. Centrālajā oltorī Joņa Ploņa laikā tika ielikta Jēzus sirds bilde sasīto Jēzus vītā. Ploņs režisēja pasaukumus i teatra izrodis tautas nomā. Darbojās jo laikā ļoti aktīvi biedrība Ausaklis, tī izcēļa skotuvi un tī todis arī režisēja lugus. Teatrī tāloja galvenokort Dricanu školotoji, i no jūs vida školotoja Veronika Visocka bija pirmo, kura 1928. gadā, kā pirmo latgalīte, beidza Zaltmata dramatiskūs kursus. Tā, ka tī arī bija Ploņa piersts. Dricanu baznīca pīdzeivoja veiskupa Jezupa Rancāna vizitācija 1928. gadā, svāto krāsla apostulisko nuncija Antonija Cehini vizitācija 1930. gada 1. i 2. jūlijā. Jāsaka, ka taida gastēšanos napi kotra baznīcas kunga notika, un tas tikai liecināja par Ploņa eiropeiskū līmeni. Dricanīšu atmiņos Ploņa laiki ir palikuši kā augšupējis, varēšanas, darēšanas laiku goreigajā i laicīgajā izpratnē.